4. rītu pēc kārtas, pēc 9:30 Radio Star FM ēterā sadarbībā ar ārlietu ministriju. Mēs esam pieskārušies un šķetinām tādu ne visai vieglu tēmu kā cilvēku tirdzniecība. Un arī šorīt esam aicinājuši ciemos kādu speciālistu, un tā ir Rīgas reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja, galvenā valsts inspektore Baiba Puķukalne. Baiba, labrīt! Labrīt! Tā, ar ko lai sāk? Jā, ar ko lai sāk? Mēs tik daudz esam runājuši. Mēs tik daudz esam prasījuši, kas ir pats asākais, pat labāk, kuras problēmas ir viskarstākās, kuras ir jārisina tūlīt un tagad, un kas cilvēkiem ir jāzina tūlīt un tagad. Un tad, ja no jūsu skatu punktu skatās tātad darba inspekcija, tad kas jums liekas viskliedzošākais, ar ko jūs saskaraties ikdienu? Ikdienu mēs saskaramies ar to, ka pie mums vēršas ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri nav saņēmuši savu nopelnīto darba samaksu. Proti, pagājušajā gadā tie ir bijuši 4,5 tūkstoši cilvēki, kas gadu laikā pie mums ir nākuši un teikuši, es strādāju, bet man nesamaksāja. Un tad mēs esam tie, kas iet un bauda un uzliek par pienākumu dažkārt, ja nav strīdi par šo summu, darbdevējiem šo pārkāpumu novērst. Un tajā laikā mēs arī skatāmies, vai tas ir bijis kaut kāds vienreizējs gadījums, darbdevējiem ir kaut kā, ir misējies un nav sanācis samaksāt, tāpēc, ka nav samaksājis pasūtītājs vai kā, vai tā ir schēma, proti, vai šis biznesmenis ir izdomājis, ka viņš grib viegli iedzīvoties labā peļņā un eksploatēt, izmantot šo darba spēku, lai gūtu ātru naudu, bet viņiem par to neko nesamaksā. Vai ir kāds melnais saraksts jau no darba devēja puses? Vispār būtībā tas ļoti varbūt arī kādreiz motivētu, kaut kā tā nedarīt. Vai jums ir kaut kāds darbs? Nē, tādas saraksta nav, bet es piekrītu, ka tas, protams, būtu motivējoši, bet tas, ko mēs arī redzam, ka šie uzņēmumi, viņi ātri nomaina savas sejas. Ja šodien viņš sauc A, tad rīt viņš sauc B, bet patiesībā aizmugurē tur stāv tas pats viens latviešu bāliņš. Un tev man interesants likās vienkārši jautājums no šiem 4,5 apmēram jūs minētajiem tūkstošiem, kā tur sadalās mūsu valsts iedzīvotāji un trešo valstu pilsoņi? Jā, es nepateikšu konkrētu statistiku, bet pēdējos 2 gadus šo trešo valstu personu iesniegumu paliek aizvien vairāk un vairāk, un pagājušajā gadā iezīmējās iesniegumi no Ukrainas valsts piederīgajiem, no Taģikistānas valsts piederīgajiem, kur viņi jau stāsta, ka viņi ir atbraukuši, viņiem ir solīta ļoti liela nauda, ļoti labi darba apstākļi, bet beigās čiks vien ir sanācis, un viņi ir palikuši parādā tajā savā izcelsmes valstī, lai samaksātu par šo darbā iekārtošanu, lai samaksātu par ceļu, lai samaksātu par visām atļaujām, kas viņiem šeit ir jāsaņem, un atgriezties tur viņi arī vairs nevar, bet šeit viņiem nav ne par ko dzīvot, ne par ko ēst, un tie stāsti ir ļoti dramatiski. Jā, un šeit mēs iepriekšējās sarunās arī sapratām to, ka, kāpēc tieši ārvalstnieki kļūst par upuriem biežāk un arvien vairāk. Ir arī šī pati valodas barjera, kaut kāda likuma nezināšana, vispār pat pilsētas, varbūt, kurā viņi atrodas, nepārzināšana, un respektīvi, viņi arī kļūst vieglāk par šiem upuriem. Pilnīgi noteikti viss tas, ko jūs minējāt, ir pilnīgi precīzi. Tas, ko es vēl gribu piebilst, kad runājot ar šiem cilvēkiem, viņi saka, mēs viņiem jautājam, kāpēc tu 3 mēnešus strādāji, kāpēc tu turpināji strādāt? Viņš atbild, bet darba devējs man teica, ja es daudz, viņi ir visi krieviski, galvenokārt krievu valodā runājuši. Viņš saka, ja es daudz kačāšu kravas, es vispār neko nesaņemšu, un man anulēs to atļauju un izraidīs jau nākamajā dienā. Un tā ir tā viņas bezpalīdzības un ievainojamības izmantošana, ka viņi ar viņiem manipulē. Viņi saka, tu vairs rīta vispār nebūsi, ja tu no manis kaut ko prasīs. Viņi tā kā paliek atkarīgi, un viņi no tā apļa pat izrauties īsti nevar, jo tieši tā viņiem nav ne radi, ne draugi droši vien, ne arī nekādu uzkrājumu. Es neteikšu, kurš no jūsu, kolēģiem, bet teica, ka ir viens vājais posms visā šajā sistēmā, kur tad, kad šie cilvēki ieceļo valstī, ka viņus vispār tik vienkārši ielaiž un arī neinformējot ielaiž par viņu tiesībām un par to, kas viņš šeit varētu sagaidīt. Tā ir valsts lietu migrācijas departaments, kas ielaiž valstīs. Migrācijas kas tieši viņi ir tie pirmie, ar kuriem viņi satiekās, un tā pirmā valsts iestāde, kura varētu sniegt viņiem kaut vai kādu bukletu iedot, izlasīt,
kur ir jāvēršās, un kad šīs frāzes viņi varēs dzirdēt un tā tālāk. Jā, pilnīgi noteikti ļoti palīdzētu viņa informētība, jo tad, kad mēs jau viņus satiekam būvobjektos vai kādās rūpnīcās vai kur, tur blakus vienmēr ir darba devējs. Viņi jau nerunā taisnība, viņi runā, man viss ir kārtībā, vienmēr ar uzzīmētiem smaidiem, mūs viss apmierina, jo tur blakus ir tas varmāk, ja tā var teikt. Viņi jau ir tajā atkarībā un tur izrauties nevar, bet ja viņiem būtu šis buklets, ko jūs pieminējāt, vai informācija, kur viņiem vērsties, vai pat pakonsultēties, vai tas, kas ar viņiem notiek, ir pieņemam, varbūt, kad pie mums tā tiešām notiek, tas pietrūkst, pilnīgi noteikti. Nu, cik tur tā lieta uzdrukāt bukletu kaut vai 3 valodās? Nu, cik valodās par vajadzētu? Jā, jautājums par to, no kādām valstīm tad brauc? Jā, galvenokārt tas, kā jau es minēju, mums ir Ukrainas valstspiederīgie, šie cilvēki visi, gandrīz visi runā krieviski vai saprot, un tas, ka viņi arī, gandrīz vienmēr ir tādās grupiņās, un kāds no tās grupiņas jau to valodu pārzina. Pie mums brauc no Taģikistānas, Uzbekistānas, un arī no šīm valstīm mēs esam konstatējuši, ka cilvēki runā krieviski, ne visi, bet daļa runā. Līdz ar to tā ir krievu valoda un droši vien angļu valoda, kas būtu pamatvaloda. Nu labi, caur Google tulkotāju var arī tikt no jebkuras valodas uz kaut kādu sev saprotamā valodu. Tas varbūt nebūtu tas pats trakākais, jā, bet vispār patiesībā tā ir viena no tādām vienkāršākajām lietām, ko uzreiz tūlīt un tagad var darīt. Šīs nedēļas ietvaros droši vien sabiedrība ne tikai tiek informēta, tad mēs plaši to darām, vismaz no mūsu radiostacijas viņiem, bet arī droši vien, kad arī kaut kāds reāls rīcības, ja? Jā, tas, ko mēs esam no savas puses darījuši, ka mēs esam uzsākuši visiem šiem trešo valstu pilsoņiem, ko mēs satiekam, veicot savus apsakojumus, un tie gana daudz, mēs gadā veicam 10 000 apsakojumus, mēs dalīsim tādus kā banerīšus ar informāciju, kur viņi var atrast informāciju par savām tiesībām, kur viņi var vērsties ar jautājumiem vai ar problēmām, un tas ir tāds mūsu pirmais solis, lai mēs kaut kā to informāciju pie viņiem vadītu, un mēs ticam, ka tā informācija starp viņiem arī ātri apvainās, jo viņu tā diaspora kultūra ir gan stipra, viņi ir tādi, kas pulcējās, viņi nav viensētnieki kā mēs. Es vismaz kādu laiciņam redzēju kādā no Krievijas televīzijām, kur, piemēram, šādās diasporās iet iekšā brīvprātīgie juristi. Bieži vien viņi arī tautieši ir, un viņi iet iekšā un arī sniedz bezmaksas palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Tas jau ir tāds liela mēroga pasākums. Jā, acīm redzot, diasporai tas ir tā kā jānostiprinās šeit un jākļūst tādai lielākai, spēcīgākai, un tas jau ne tikai Krievijas piemērs, daudz kur pasaulē tā ir. Bet pie mums mēs novērojam pretēju efektu, jo tas, ko mēs redzam, ka visi šie darbinieki, kas tiek apkrāpti, vienmēr ir ievilināti no viņu pašu tautiešu puses, proti ir kāds apsviedīgs zēns, kas šeit jau ir iedzīvojies, un viņš tos savus tautiešus, barojot ar solījumiem, vilina pie mums. Tāda ir dzīve, diemžēl arī starp, piemēram, skarbus piemērs, starp ebrejiem arī bija tādi, kas nodeva savus tautiešus un iesniedza sarakstus un parādīja, kur viņi slēpjās. Tā kā, tā ir cilvēka būtība. Šeit stāsta par cilvēku būtību kā tādu, ja, un par izvēlēm savām. Bet vispār paldies, ka jūs atnācāt, un paldies, ka jūs ieskicējāt šo problēmu no savas redzes punktu, un es būšu tik drosmīgi teikšu, ka pēc šīs nedēļas, ko mēs te darām, runājam, es domāju, ka cilvēki kļūs informētāki, un mēs novērsīsim vienu otru personīgi, un tie ir tādu cilvēcisku traģēdiju. Ja? Tātad, lai cilvēki nebūtu šeit nelaimīgi, un lai viņi faktiski nebūtu uz kaut kādas iznīcības robežas. Te jau jāsaprot arī tie, kas pie mums atbrauc, viņi jau atbrauc, tā teikt, legāli iegūstot šo darbu atļauju, un tas ir līdzīgs stāsts, kā mūsu tautieši ir devušies atkal uz citām zemēm, vai ne? Precīzi, jā, un es vēl vēlējos papildināt, ka mēs ļoti priecājamies par sabiedrības aktivitāti, un pēc šīs nedēļas es ceru, ka tā kļūs vēl lielāk, jo mēs ļoti bieži saņemam signālus no mūsu pašu iedzīvotājiem, kurš saka, ziniet, es pa logu redzu, ka tur ir tādi aizdomīgi cilvēki. Es redzu, ka viņi ir melnīksnēji, es dzirdu, ka viņi runā ne tajā valodā. Mēs ļoti priecājamies par šo informāciju, jo tas ir veids, kā mēs varam uzzināt, kas pie mums notiek. Tā kā es ceru, ka arī šī nedēļa nokalpos pozitīvi tādā ziņā, lai sabiedrība zinātu, piemest aci, ja tur ir cilvēki, kas strādā uz jumtu bez nekā, un viņi ir iespējams trešvalstinieki, un informēt mūs, un mēs varam ātri noreaģēt un pārbaudīt, kāpēc šiem cilvēkiem, kas ir ārzemnieki, nav nodrošināts visi individuālie aizsardzības līdzekļi, kāpēc viņi ir sūtīti uz 5. stāvu jumtu plikti.
Nē, tas jau ir viens, vēl tie darba apstākļi, otrs vēl dzīves apstākļi, tā ka darbdiena ir galā, vai ne? Jā, tieši tā. Tas vēl viens atsevišķs jautājums. Labi, teiksim paldies. Paldies, ka atnācāt, Baiba, un rīt mēs noslēgsim šo sarunu. Mums rīt būs, mēs vēl nezinām konkrēti, kā sauc viesi, bet no pārstāvs no ārlietu ministrijas konsulārā departamenta. Tur arī būs par ko parunāt. Paldies! Paldies, ka aicinājāt!